Labvakar! Šodien ir otrā diena, kad mēs gatavojamies pasākumam, labi zināmajam. Tātad šodienas plāns mums ir iemarinēt šo to šausmīgi garšīgi, lai to pēc tam visu nevis apēstu, bet izdzertu. Kas tas tāds ir? Jums šodien radās jautājums. Tātad. Neko nestāstīšu, kas tas tāds ir, jā? Vienkārši ņemam un darbojamies. Tātad mums ņemam lielu važbuļodu, ņemam spaini. Spainī mums iekšā ir, kas tik mums spainī nav iekšā? Mums spainis ir pilns ar piparmētrām. 3 veidi piparmētras. Tas ir ļoti svarīgi. 2 nedara, 1 nedara, vajag 3. Saplūcam visu šitā smuki iekšā. Ziediņus mēs neizmantojam, izmantojam tikai lapiņas. Tā ir rausmas koži. Mēs liekam iekšā daudz lapiņas ar piparmētrām. Daudz lapiņas ar piparmētrām liekam iekšā. Cik daudz mēs lapiņas liekam ar piparmētrām iekšā? Daudz? Tā kā vēl daudzāk. Liekam iekšā joprojām. Nu, mēs viņus tā droši tā šķinām, tur tādu, principā, tā pāris kātiņi arī var tiek iekšā kaut kādas, nezinu, bizmizmārīt, tas, neko, pārdzīvosim. Tā normāli bļona, tagad paņemsim mēs otru, skaties, kāds smuka piparmētra ir, ja? Bišķiņi atšķirās tomēr, vai ne, 2 veidi tādas, ten ir baigi foršās ir, ja? Mēs izmantojam tikai tās apakšējās tās lapiņas. Daudz viņas nav, bet tas efekts, ko viņas dod, tas ir vienkārši, ritīgi labais. Viņš tādu savu odziņu tādu iedod tur iekšā. Izskatās pēc nātrēm, ja? Tās tam vēl nav nekādas nātras. Tās ir dzīvas piparmētras no kaimiņu dārza. Mēs visus tās mukus sašķinām. Vēl kaut kur bija pavisam labs. Šitais te. Tas ir savādāks, vai ne? Ir savādāks. Tā ir citronmelase. Ja nekļūdos nosaukumā. Tātad, jā, mēs esam jau pieplūkuši pilnu bļodu gandrīz ar piparmētrām, citronmelasi. Mēs varam parakt vēl kaut ko. Nē, šitai šodien nedarēs mums šitam pasākumam. Tā, labi. Šito mēs ņemam nost. Mēs tu varam izlasīt vēl pāris kaut kādas draziņas ārā, lai tur pēc tam mazāk ir ķēja par viņām, jā. Tā bišķiņ uzfrišināt. Superīgi. Kas var būt labāks par šito tam? Tikai 2 šitādi. Tālāk, mēs ņemam Bojarin vodka. Bojarin vodka, karoči. Tā kā mugurkaulu. Tā, aiziet. Mēs tagad lejam virsū uz piparmētrām 0,2 litrus vodkas. Aizgājuši ģurkstēdams vienkārši. Bet nav pārāk labs patiesībā, viņš tāds, nezinu. Much better. Krāsa. Krāsa. Smarža. Garša. Un gāžam visu šito ten iekšā. Nežēlojam, tur nav ko raustīties, nekur labi mančs nepazudīs. Nu, vot, var vitīgi izskalot vēl viņu. Samaisīt. Un galvu iekšā. Galvu izvilkām ārā no bļodas, tagad mums ir 2 stundas iemarinējies tas viss. Tagad šāšliks. Labs. Tā, tālāk mēs daram ko? Mēs ņemam jaunu spaini. Lielu 10 litru spaini. Jaunu, tīru spaini, sterilu. Jo mums no viņa būs jādzer. Un tagad visu šito ten spaini iekšā. Tāda mums ir kulinārija šobrīd. Mēs visu saskalinām un ārā dalējam. Nevajag aizroties ar galvas bašanu spaini iekšā. Tāda izskatās šausmīgi vienkārši, un patiesībā viss ir daudz sarežģītāk. Tālāk mēs ņemam vienu no svarīgākiem ingredientiem. 2 litrus spraita, bet ar spraitu
ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi ar spraitu. Jo tur ir gāzīti iekšā. Nedrīkst gāzīti palaist. Nedrīkst gāzīti palaist zudumā, es gribētu teikt. Jo viņi mums vēl noderēs. Un jālai iekšā gāzīti, mums ir šite ten tagad iekšā. Ko? Jālai ļoti uzmanīgi, principā, lai tā... Es nelaidu ļoti uzmanīgi. Ko? Labi. Mēs lejam pareizi tagad. Lejam spraitu, spaini, tā kā šampanieti, gar maliņu, lai neputo. Jo putiņi mums ir ļoti svarīgi, jo nebūs vienkārši savādāk, kas dobi pa galvu normāli. Aiziet 4, nebe 2 litri spraita. Tur arī pudelī. Ņemam nākamo pudeli spraita un papildinām jau iepriekšējo. Ļoti uzmanīgi, atcerieties, ko es teicu sākumā. Ļoti uzmanīgi. Mierīgs. Nedrīkst forsēt. Būs kā pagājušajā reizē. Un tad mēs tā arī turpinam lēnām uzmanīgi papildināt trauka saturu ar vēl 2 litriem spraita. Lēnām. Darbs nav no vienkāršiem, vajag tā, tu baigot pacietību vajag. Tu nevajag tā ķepa, pa fiks, visu tā saliet, sagās, samēs, tur vajag mīlestību, principā, jo tas, ko tas virums dos atpakaļ pēc tam, tas nav ne ar ko vispār citu salīdzināms. Nu, lūk. Jauki švirkst. Tas nozīmē, ka viss process ir izdarīts pareizi. Tā, esam atpakaļ pēc reklāmas pauzes. Mums ir tātad spainis ar dziru. Mums ir daudz burkas, vāki un vēl ļoti svarīgi ingredienti. Tātad, mums ir jāņogs. Jāņogs mēs metam iekšā burkā. Šitā ten. Ne pa daudz, ne pa maz. Šitā. Lai ļoti labi izskatās galvenais. Tad mēs ņemam nākamo burciņu. Nākamajā burciņā mēs metam iekšā ko? Arbūzu. Skaties, esam redzējuši? Arbūzu burciņā. 1 gabals arbūza vienā burciņā. Tad mēs ņemam 3. burciņu, tukšu tīru. Un liekam iekšā ko? Vīnogas. Vīnogas mēs liekam ar kātiņiem vai bez kātiņiem? Ar kātiņiem liekam mēs vīnogas. Ar dažiem maziem kātiņiem. Ups. Mazmuka. Liekam mēs vīnogas ar ko? Ķekaru. Ar visu ķekaru? Šitā? Pagaid. Stingrs! Wow! Bomba! Tā, tad mums ir 3 burciņas. Jāņogas, arbūs, vīnoga. Tam visam met pa virsu vēl ļoti tā simboliski skatiņiem. Uzliekam pa vienai lapiņai svaigai. Ko no spaiņa? Tagad būs no spaiņa. No spaiņa būs pats galvenais tagad. Tāds pārtiks man te virtuvē. Ņemam kausu un ar visām lapiņām mēs neņemam. Mēs ņemam tikai tīru dziru. Un pildam iekšā virsū arbūzam. Jūs atceries, kas bija sākumā sastāvā? Tad mums bija bajārina vodka, mums bija arsieņiču vodka, nopieci. Mums bija spraits 4 litri. Un ar to arī viss beidzās sastāvā. Ja mēs viņu ieraudzējām bišķiņu,
Un kas mums beigās sanāk? Mums sanāk fantastiskākais padzēriens ever. Redzam, kā arbūs mums jauki puto, un jūs iedomājaties, kas notika, uzliksim burciņu virsū, ka viņš šitādi jauki puto. Ne, bet vāciņu uzliksim virsū burciņai. Ok, tas mums ir tā kā darīts. Un tā mums jāliek virsū vāciņš pēc tam. Ņemam nākamo, mēs tagad ņemam jāņogas. Gāžam virsū mūsu zaļo. Jūs zināt, ko viņš atgādina man? Absintu. Nē, bet tas nav apsīt, tas ir kaut kas labāks. Tā lapas vārds. Nu, ko es mums vārdas paini ir? Nu, tā ir. Ka nenomazgā piparmētas pirms liek iekšā. Kurš tā dzers tagad vārdi? Āskies, ko smāji skaisti. Jātājums, kāpēc jāņauks peld pa virsu? Kad ir spirta daudzums trēc iekšā. Un vāciņu virsū. Un ņemam nākamo burciņu. Un tāpat turpinam arī ar vīnogām. Gāžam virsū zaļo viru. Štāns par to vārdi patiesībā, es domāju, gan ievilksies un aizvilksies. Šitā tēn. Nu, lūk, cik skaists. Padzērieniņš mums ir. Kātiņš nedaudz reagojās ārā, bet vāciņu virsū un kātiņu vairs neredzēs. Vēl viena svarīga lieta. Kad burciņas ir aizvākotas, mums ir jāuzlīmē etiķetē, lai mēs zinām, kurā gadā un priekš kam un kas tur ir uztaisīts. Lai to jūs paņemat, kas tas ir? Šķiņķis kaut kādā benzīnā. Nē, lai tas īstā nenotiktu nekad, mums ir šitās ten moderns agregāts. Mēs spiežam on un spiežam print. Iznāca ārā balts striķītis. Hlirkt. Un izvalkam ārā. Un mums ir rakstīts Ako ne 2011. O tā, šito mēs ņemam arī virsū un līmējam kaut kādā veidā virsū uz burciņas. Kā viņš līmē? Viņš plešās nost? Kurā veidā viņš plešās nost? Viņš caurspīdīgs, ne? Kur? Pa vidu? Uz kur? Šitā? Šitā? Šitā! Satvainojos. Viss kārtībā. Kāds jau pagājis kopš iepriekšējās marinēšanas reizes, vienkārši tā. Neatceros. Nadziņa apgrausti nav ar ko aizķert vienkārši. O, šitā. Ārā mums nekas netek no burciņām, mēs redzam. Mēs viņus vienkārši noslaukam, jā, tas ir kondensēts, pēc cik mūsu padzēriens ir augsts. Jā, viņš vienkārši kondensējās. Mums tas mitumiņš vienkārši jānoslauka nost. Cītīgi, lai burciņi ir sausa. Šitai būs sausa. Labi, burciņi mums ir sausa tagad. Un mēs šito līmējam virsū.